Dažādos laikos, dažādās vietās pasaulē ir bijuši dažādi šie noteikumi, kam ir jāizpildās. Mans noteikums, kam jāizpildās, ir tas, ka tu vienmēr vari izvēlēties, ka tu neesi nonācis strupceļā, ka tu esi dzīvojis kaut kādu laiku, un tad vienā brīdī saproti, kas ir vienīgais, ko tu vari darīt. Ka tu vairs nevari izvēlēties darīt kaut ko citu. Un tā ir tā mana definīcija, ka, ja es nonāku strupceļā, tas man darīs ko nepareizi. Tā kā ja tev vienmēr ir iespēja izvēlēties kaut ko nākamo, kas ir fundamentāli savādāks, es domāju, tā ir tā mana brīvības definīcija, ko es vienmēr meklēju. Un tad visas tās lietas, ko es daru, viņas, kurām mērā ir pakārtotas tam, lai šī brīvība vienmēr būtu. Kad es kaut ko esmu lasījis no 19. un 18. gadsimta literatūras, un, man liekas, vienmēr tādā puslīdz 20. gadsimta sākumu, tur cik ātri tā dzīve paiet. Agrāk jau tā nebija, bet tagad tik ātri tas viss notiek. Un tad paiet 200 gadi, un mēs joprojām to sakam. Un tā, man liekas, mums gribētu tāda sajūta, ka tie mūsu vecvecāki, viņi jau nemācēja dzīvot. Viņi tā kā tur piedzima, un viņi visu laiku darīja vienu un to pašu, un nomira beigās. Viņi neko nemācēja darīt. Bet viņiem jau tā nešķita. Man liekas, ka viņiem bija tikpat ātri un dinamiski kā mums, un mēs vienkārši tā kā, tagad mums ir internets, tad mēs esam ātrāki. Es domāju, ka nē. Es domāju, mēs tāpatās dzīvojam uz priekšu. Es biju Tuksnesī kaut kādas 2 nedēļas. Tur telefons nedarbojās. Tu pazaudē sajūtu par dienu, par laiku, par diennakts stundu. Tev nav interneta, ar tevi nevar sazināties, tu nevari sazināties, tu nevari izlasīt ziņas, tu vari, bet viņas tik lēnas, ka tu gandrīz nevari, tu viņas nelasi. Un tad, es domāju, tas ritms, tu viņu var atgūt, vienkārši aizejot prom no tā kā tev visu laiku ir tāds, tā kā tev jāizdara šito, un tad, teiksim, tu viņu atkāpies malā, tu vari, man liekas, tu vari atgūt to bērnības sajūtu. Es gan nezinu, vai es tur ilgāk par tām 2 nedēļām gribētu palikt. Bet tā bija tāda sajūta, ka tu nezini kādu dienu un tu jūties labi. Tu esi dibinājis vairākus uzņēmumus. Viņus pārdevis? Nē. Viņi tev pieder. Vai tu sevi uzskati par uzņēmēju? Jā, pilnīgi noteikti. Ko tas nozīmē? Es domāju, man liekas, latviešu valodā nav. Es joprojām meklēju to tulkojumu, ir businessman un entrepreneur. Man liekas, latviešu valodā entrepreneur īsti nevar pateikt, nepievelkot klāt to otro pusi. Un tad man tā uzņēmēja jēga tāda vairāk entrepreneurial, ka tu rādi pievienoto vērtību vietā, kurā viņa nebija. Tu rādi viņu no nulles, tu uzbūvē kaut ko. Nekā šeit nebija, tad tu uzbūvē šeit, piemēram, pilsētu, un cilvēks sāk viņā dzīvot, ir ekosistēma. Piemēram, tas pats Infogram, mēs bijām 3 cilvēki nosacīti garāžā. Mēs sēdējām pie 2 galdiem trietā un kaut ko zīmējām, čubinājāmies un taisījām. Un te ir kaut kāds 60 miljonu cilvēku katru mēnesi atnāk un dara kaut ko šajā produktā. Un tā ir tāda platforma, kurā jau kaut kas notiek, tur ekosistēma, cilvēks nāk uz darbu, iet mājās, tā ir darba vieta, cilvēks viņai paļaujās. Tur rada ļoti daudz pievienotās vērtības, tur rada ekonomikai pievienoto vērtību. Mēs esam nodokļu maksātājs, mēs esam darba devējs, mēs esam produkts, kurš daudziem cilvēkiem tik svarīgs, ka viņi maksā, bet viņi izmanto, lai darītu tās lietas, ko viņi dara, labāk. Tikai mēs esam padarījuši viņu ikdienu labāku. Un man tas liekas, šī sajūta, ka tu rādi kaut ko no nulles, tādu, kas cilvēkiem ir reāli vajadzīgs. Tā ir tā lieta, kas man liekas tāda ļoti, ļoti... viņi man dod enerģiju, viņi man dod šo sajūsmu kaut ko darīt. Un tā ir tāda inovācija. Man liekas, tu rādi kaut ko, kas nav bijis, un rādi kaut ko, kas ir pietiekami unikāls. Un tu ieliec savu enerģiju, lai viņu radītu, un tas dod enerģiju atpakaļ. Digital Freedom Festival, piemēram, kā arī zīmols, kur līdzdibinātājs es esmu, mēs esam radījuši pilnīgi otrādu. Mēs esam radījuši neskeilojamu, nemērogojamu produktu, kurš pastāv tikai 2 dienas. Viņš nav, mēs viņu uztaisam, bet viņš beigās nepaliek. Viņš tā kā 2 dienas vienkārši ir.
Un kā tā ir telpa, kurā mēs saliekam cilvēkus. Mēs aicinām cilvēkus vienā telpā, un 2 dienu laikā tur notiek runas, tur notiek kafijas dzēršana, un cilvēks satiekās. Un tas produkts, ko mēs darām, ir nevis konference, kurā ir skatos tur prezidents, kurš kaut ko runā, tur kaut kāds uzņēmējs, kurš kaut ko runā. Produkts ir pieredze 2 dienu laikā, gaistoša pieredze satikties cilvēkiem un parunāt. Un labākais, ko mēs šo produktu varam darīt, mēs varam salikt vienā telpā cilvēkus ar trakām idejām un ļaut viņiem satikties. Un skatīties, kas notiek. Un tā ir tāda, kad drīz vai tāda māksla. Mēs jau nevaram ietekmēt to, ka viņi satiekās. Mēs jau viņiem varam tikai iedot šo telpu. Tā kā tā ir pilnībā netverama un viņa ir gaistoša pieredze un viņa arī nav skeilojama. Un man ļoti fascinē šī iespēja, ka tie cilvēki, kad viņi satiekās tur, kad viņi varbūt izdarīs kaut ko ļoti nozīmīgu. Mūsu galvenā doma bija, ka Rīga ir baigi foršā vieta. Mums ir doma par to, ka Rīgā cilvēki varētu satikties. Un mana doma par Rīgu ir tāda, ka Rīgai ir vienmēr bijusi izvēle, kuru mēs paši neesam vienmēr izdarījuši obligāti, bet Rīgai vienmēr bijusi izvēle par to, kādi mēs vēlamies būt. Mēs vēlamies būt atvērti un mēs vēlamies būt aizvērti. Un ģeogrāfiski Rīga ir atvērta. Ģeogrāfiski Rīga ir liela osta. Mēs bijām svarīga Hanzas pilsēta. Kad mēs bijām Krievijas impērijā, mēs bijām otra lielākā tirdzniecības pilsēta Krievijas impērijā pēc Pēterburgas. Vienmēr visos laikos Rīga ir bijusi tirdzniecības pilsēta. Rīgā bijušas dažādas tautības, kultūras, valodas. Un Rīga ir vieta, kurā cilvēki satiekās. Un tad ir tā, ka mēs izdarām izvēli, vai mēs pretojamies tam, ka cilvēki satiekās Rīgā, bet tā ir organiska vieta, kurā satikties. Ja mēs pretojamies tam, tad mēs tā kā mēģinām aizvērt šo vietu. Ja mēs ļaujam tam notikt un iedrošinam cilvēkiem satikties Rīgā, tad tie paši pamati, kas būvē citas līdzīgas pilsētas, un viņas pasaulē nav nemaz tik daudz, kas ir unikāls ar to, ka tā ir vieta, kurā cilvēki satiekās un veido biznesu, veids darījumus, tā kā līdzīgi, piemēram, Eiropā būtu Amsterdama vai Singapūra vai Hongkonga, kur ir tirdzniecības megapoli, kurā cilvēki satiekās. Un tad tā mana doma ir, ka Rīgu padara varenu un bagātu tas, ka uz šejieni brauc cilvēki un ar savām idejām kaut ko paņem no šīm idejām un satiekās citiem cilvēkiem, kaut ko dara šīm idejām kopā. Un tad, ja mēs uzrīkotu pasākumu Rīgā, kurš nav par Rīgu, kurš nav par Latviju, kurš nav par Baltiju, šis ir globāls pasākums, kurā satiekās globāli cilvēki. Cilvēks brauc no Indijas uz šejieni, cilvēks brauc no Amerikas, no Izraēlas, no Japānas un vēl viskaut kurienes, kur viņi atbrauc uz Rīgu un viņi apmainās ar idejām. Viņi atbrauc uz šejieni, jo citi cilvēki ir atbraukuši uz šejieni. Un ka Rīga ir šis satikšanās punkts. Rīga ir forša vieta, kurā satikties. Un ja mēs uzrīkojam pasākumu, kurš ir globāls, tad arī cilvēki, kuriem neinteresē tik daudz, kas tieši notiek Rīgā, viņi atbrauks uz šejieni, lai satiktos ar citiem cilvēkiem. Bet ko mēs iegūsim uz ļoti neilgu laika periodu? Mēs iegūsim Rīgā ļoti koncentrētu apjomu globālām zināšanām. Un mēs viņus varam izmantot tajā laikā, mēs varam izveidot kontaktus, mēs varam satikties ar šiem cilvēkiem, mēs varam iegūt šīs zināšanas. Un jo vairāk gudri cilvēki brauks uz Rīgu, lai satiktos citiem gudriem cilvēkiem, jo vairāk mēs šķiet, ka mēs būsim izpildījuši šo misiju, kāpēc Rīga ir forša, jo nav daudz tādu vietu, kur cilvēki varētu šādi tā kā satikties. Man liekas, mēs esam ļoti, ļoti organiski domāti. Tā mums vienmēr vēsturiski bija šī priekšrocība, bet tas, zin kā, tev ir tāda pilsēta, un tad tev jāizdomā, ko viņi darīt. Nu, viņai ir tāds raksturs. Viņa ir atvērta, viņa ir kosmopolitiska, un tev laikā viņa ir latviska, un viņa ir mūsu pilsēta. Un ko mums ar viņu darīt? Kā gribās viņu pasargāt no visas svešā, un tev laikā tev gribās, lai viņa ir vadoša un bagāta. Un tad, man liekas, tā Rīgas varenība ir tajā, ka viņa ir vieta, kur satiekās cilvēki, un tad es mēģinu radīt pasākumu, kurā
Piemēram, Facebook ar Eiropas Savienību. Nekāda sakara ar Latviju, viņi satiekās Rīgā un runā par savām attiecībām. Vai, piemēram, Google tiekās ar Indijas valdību, un viņi to dara Latvijā. Vai, teiksim, kanādieši tiekās ar Dienvidāfrikāņiem, viņi to dara Latvijā. Man ļoti gribētos, lai Rīga šī vieta, kurā notiek tāds melting pot ar idejām. Un tad mēs, kā vieta, kurā tas notiek, mēs ļoti, ļoti daudz iegūstam no tā, jo mēs varam šīs idejas tā kā palīdzēt realizēt. Un tas ir tas, kas, manuprāt, mūs var padarīt ļoti globāli nozīmīgus. Mēs visi esam digitālajā vidē, pat ja mēs neesam digitāli, pat ja mēs visu, ko mēs darām, ir analogs, mēs vienā brīdī tomēr saskaramies šo digitālo vidi, un tad, es domāju, mēs varētu nosvinēt šīs kultūras un sociālās un uzņēmēja darbības aspektus, kas mums apkārt notiek, un savest cilvēkus kopā šādā festivālā Rīgā. Un tā kā svinēt šo visu, tur ir pietiekami daudz haosa un vienradžu un lāzeru tajā visā iekšā, lai to visu padarītu. Tiešām nepiesaistīti brīvu. Gan elektroniski, gan klātienē vienmēr biznesa ir par attiecībām, par ilgtermiņu, tā kā ilgtspējību. Tu būvē kaut ko. Kā es nodefinētu biznesu, tas ir skaistuma konkurss. Tu radi produktu, un cilvēki balso par tavu produktu. Viņi balso patīk, nepatīk. Viņi balso kredītkarti. Ja viņi maksā par tavu produktu, tavs produkts ir vajadzīgs. Viņš ir foršs. Ja viņi nemaksā par tavu produktu, viņš nav vajadzīgs. Un tāpēc, ja tu, piemēram, dari kaut ko, kur cilvēkiem nav vērtība no tā, ko tu dari, tad tas agrāk vai vēlāk beigsies. Ja cilvēki nemaksā par to produktu, vai viņi nelieto, vai viņiem nav tā kā jēgas no viņa, tu vari uzbūvēt kaut kādu hypu, kurš vienu brīdi pastāv, un tad viņš atkal nokrīt. Un ir ļoti daudz startup, kas būvē kompānijas ļoti ātrā tādā frekvencē, uzbūvē kompāniju, pārdod, tas pats .com, uzbūvē kaut kādu property internetā, kurā atnāk cilvēki un kaut ko dara, viņi aiziet projām. Tad savulaik atpakaļ Facebookā bija tās aplikācijas, tās mazās Facebook kvizi, kuros bija kāds, tās vācu vārds vai kāds tās indiešu vārds vai Jēzus mīl tevi vai kaut kas tāds. Un tad, šīs aplikācijas viņām tā no 0 līdz 10 miljoniem lietotāju viņiem 2 dienās. Un tad 3. dienā viņiem vairs nav neviena lietotāja. Un tad paiet 2 dienas atkal viņi uztais nākamo, kāds Games of Thrones karakteris tu esi, tad atkal 10 miljonu lietotāju pēc 2 dienām vairs nav. Bet tā doma ir tāda, tu dabū tas 10 miljonus cilvēku, atnāk pie tevis. Tas ir nenormāls sasniegums, bet tas nākamais solis sasniegums ir, tu izdari kaut ko, ka pēc šiem 10 miljoniem cilvēku gribētos atgriezties pie tevis katru dienu. Tad no tā ir, man liekas, beigā jēga. Un tas paliek, tas ir tās attiecības, ko tu veido, ja tu būvē biznesu. Es domāju, nav tāda, man liekas, ir tāds sakām vārds, nav tāda kompānija, kas nebūtu ievainojama. Too big to fail. Kad tu vienā brīdī domā, ka bet mēs taču esam tik milzīgi. Tā kā Titaniks arī tu skrien uz aizberga, un tajā brīdī jau kuģis nenogrimst. Viņam ir sūce, un tu vēl peldas priekšu, un tad tas stāvis tā komanda tiltiņa, tad aizbergs papeld tev garām, tu skaties, jā, baigais aizbergs bija un tā, un tad, bet viss labi, mums jau viss būs labi, jo mēs esam pārāk lieli, mums jau nekas nevar notikt. Un es domāju, ka tā ir tāda lielā biznesa, varbūt tā ievainojamības daļa, ka tu tā kā jūties, ka varbūt tur to kuģi pakratīs, bet nekas jau mums nevar notikt, mēs esam pārāk lieli. Kodaks ir ideāls piemērs arī tam pašam. Viņi taisīja kameras, un tad nāca digitālās kameras, un Kodakam bija pieeja, viņi varēja būt pirmie pasaulē, kas taisa digitālās kameras, bet viņi saka, nē, jo digitālās kameras iznīcinās mūsu pamatbiznesu, tāpēc mēs viņas netaisīsim. Un izrādās, ka citi atnāk un uztaisa. Bet tad kādam tur iekšā bija tā doma, ka, ja mēs viņas netaisīsim, būs labi. Un Infogramā mēs laiku taisam tādas updates, kurā mēs tā kā skatāmies, kas tā nākamā lieta, ko cilvēkiem vajag. Un
Un tad tev vienmēr ir tā izvēle, vai tu taisi kaut ko, ko cilvēkiem tiešām vajag šodien, vai tu taisi kaut ko, ko tev šķiet, ka viņiem vajag rīt. Un tur ir trade-off arī par to, ka, ja tu tagad dari kaut ko priekš rītdienas, varbūt tu pazaudē šīs dienas tos klientus, kas tev ir. Tad mēs tā kā cenšamies to sabalansēt. Un nākotne rādīs, kā teiksim, mums ar šo iet, mēs taisam, mūsu mērķis ir būt labākajiem datu vizualizācijā pasaulē. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka cilvēki, kuri publicē datus vai prezentē datus vai reportē datus, ka viņi izmanto labāko, kas ir pasaulē un ka tie esam mēs. Un tad mēs mēģinām saprast, kas ir šīs lietas, kas mums padara par labākiem pasaulē. Mēs esam Latvijas uzņēmums. Mēs esam gan Kalifornijā, gan Latvijā, gan arī mums ir cilvēks Austrālijā. Mēs esam globāla kompānija. Mums ir, es neatceros, cik cilvēki, cik dažādu tautību cilvēki mums ir, man liekas, kaut kādi 11. Amerikas tirgus, viņš ir ļoti atvērts digitāliem produktiem. Viņš ir, teiksim, tā amerikāņu mentalitāte būtu apmēram tāda, ka, ja tu man pārdod kaut ko par $100 un nopērkot no tevis to par $100, es varu nopelnīt $200, protams, es to nopirkšu, jo to aiztaupa man laiku, darba, enerģiju, un es to samaksāju kaut ko, kas ietaupa man tā kā resursus. Ļoti vienkārši mentalitāte. Tādā padomju savienības telpas kontekstā būtu, ja tu man kaut ko pārdod par $100 un tas man dod $200, es nepirkšu no tevis, es uztaisīšu pats, un tad es būšu nopelnījis $100. Tā ir tā domāšana tādā mazliet tādā pašpietiekamā veidā, un tāpēc ir, piemēram, vieglāk pārdot produktus cilvēkiem, kuri ir gatavi pirkt produktus, kas viņiem dod vērtību. Un tad ir skatīties, teiksim, kā dažādās valstīs, kas ir bijuši, teiksim, Padomju Savienībā, kā viņām šī mentalitāte mainās. Un Latvijā viņi ir krietni vien mainījusies. Mēs esam daudz tuvāk šobrīd Rietumē Eiropai, teiksim, šajā domāšanā, bet tie galvenie tirgi, kuros, teiksim, ir ļoti viegli pārdot produktus, bet, teiksim, Eiropā tā būtu Lielbritānija. Tas ir lielākais digitālais tirgus Eiropā, bet tas arī ir vieglākais, teiksim, kurā ieiet, kurā kaut ko var pārdot. Ir arī vēl savādāks pieejas, kur, teiksim, ir tāds diezgan izteikts pirātismu kultūras, kurās, teiksim, es negribu, es gribu visu, es gribu kaut kādā veidā uzlauzt to servisu, lai es viņā tiek iekšā, lai es viņā var, kā es varu kaut ko dabūt par brīvu. Ja, teiksim, ļoti daudz bezmaksas lietotāji, tad viņi uztaisīs miljonus kontus par brīvu, bet viņi nemaksās. Ir dažādi tās pieejas. Vai nauda ir laba vai slikta, es domāju, ka tas ir spēles noteikumi. Un ja tu radi kompāniju, ja tu radi uzņēmumu, ja tu radi biznesu, tad es domāju, ka tā ir pirmkārt ļoti, ļoti laba lieta, jo, piemēram, ja mēs paļaujamies uz lietām, kas ir tikai pa brīvu, tad mēs paļaujamies uz lietām, kuras ir subsidētas kaut kādā veidā. Teiksim, mēs gribam, piemēram, ielas, bet par ielām kādam ir jāmaksā. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā šie resursi tur nonāk. Un tad, piemēram, tu gribi, lai, piemēram, būtu veikals uz stūra, kurā tu var nopirkt dzērienus, pārtiku, bet tu nevēlies par viņiem maksāt. Tu aizies veikalu, tu visu paņem pa brīvu. Tad visticamākais nebūs tie cilvēki, kas to veikalu atvērs, visticamākais nebūs tie cilvēki, kas tev piegādās to pārtiku. Un tu nevarēsi iziet laukā uz ielas, pāriet pāri ielai un dabūt, vai, teiksim, tur kafejnīcu vai ko tādu. Es domāju, ka tas ir ļoti asveicami, ka tu radi lietas, kas cilvēkiem vajadzīgas, par kurām viņi maksā. Un manuprāt, tieši tā pamatā tā attieksme pret naudu, man liekas, galvenais, teiksim, kā tu vērtē, vai tu runā par naudu, vai, teiksim, uzskati, ka tā ir laba vai slikta lieta, ka viņa pastāv, un kā tu, teiksim, vērtē šo te lietu, vai, teiksim, vai visam jābūt par naudu? Nē, bet vai tas ir labi, ka tu kaut ko pārdod, to nopelni? Es domāju, ka jā, tas ir ārkārtīgi labi, jo tas ir tas, kas nodrošina sabiedrības pārticību, tas, kas nodrošina vidusšķiru, tas ir tas, kas nodrošina nodokļus, tas nodrošina darba vietas, un tas nodrošina iespēju mums kā sabiedrībai, teiksim, attīstīties un pelnīt. Un ja mēs vairāk būtu tā kā uzņēmēji, būtu tāds uzņēmēji gēns, ka es varu radīt vērtību, par ko cilvēki ir gatavi maksāt,
Un ja man kāds piedāvā vērtības, arī par viņu esmu gatavs maksāt. Es domāju, ka tā ir tāda ļoti, ļoti pozitīva tieksme sabiedrībā. Tā nav patērēšanas sabiedrība, tā ir sabiedrība, kurā mēs vienkārši radām vērtības, kuras cilvēkiem ir vajadzīgas. Tā ir attieksme pret sevi un pret lietām. Tas ir, cik tu esi sakārtots attiecībās uz sevi. Un, teiksim, man liekas, jo vairāk tev ir haoss, jo tu viņu arī vairāk radi tādā, teiksim, tādā, kā es saku, tev ir nedrošība, varbūt tā. Jo vairāk tev ir nedrošība, jo tu vairāk meklē validāciju, bet es taču nopirku mašīnu, līdz ar to viss labi. Es taču izdarīju šo, tad viss ir labi. Man tas šķiet, ka tas nāk no kaut kurienes turienes, tā tiekšanās uz kaut ko, tu vienmēr tiekties pēc kaut kā, un tad mēs līdz budismam nonākam par to, ka jo tu vairāk gribi, jo tu vairāk tiecies šīm lietām, jo tu vairāk ciet pēc tā. Tev ir vajadzīga nauda? Es viņu vērtēju kā resursu. Viņa tev var dot, skaties, ko tu viņu dari. Viņa tev var dot iespējas darīt lietas. Un tie ir spēles noteikumi sabiedrībā, kur mums tā kā ir izveidoti. Es viņu tiešām uztveru kā resursu, es īsti nelietoju priekšmetus. Nekad nav bijis mašīna, piemēram. Nekad nav bijis nekustams īpašums. Es domāju, ka naudai dažreiz ir ļoti rēti, bet naudai ir iespēja izdarīt ļoti daudz labu. Viņai ir iespēja atvērt durvis, viņai ir iespēja palīdzēt dažādās reizēs, un viņai ir iespēja, teiksim, viņi var tev dot zināšanas un pieredzi. Viņi var tev dot iespēju satikt cilvēkus dažreiz. Un tad, teiksim, tīri skatoties uz to, ja mēs runājam par to, ka laiks paliek ātrāks, tad nauda un laiks viņi ir tā kā maināmi savā starpā. Ja tu, piemēram, ceļo, tad tu vari nonākt no punkta A uz punktu B ļoti ātri, un tas maksā ļoti daudz. Un tu vari nonākt ārkārtīgi lēti, un tas maksā laiku. Tas paņems ļoti, ļoti daudz laika. Un, piemēram, bija tāda, tas ir kaut kāds gadus atpakaļ, kad Infograms bija tikko sācies, un mēs bijām ļoti dažādos konkursos piedalījāmies. Un tad bija tā viena no reizēm, kad mēs uzvarējām vienā konkursā, mums kā balva bija dzīvošana nenormāli dārgā viesnīcā San Francisco, un bija, man liekas, kaut kādi 1,5–2,000 par nakti, ko viņi maksāja par mums nenormāli dārgiem numuriņiem tajā viesnīcās. Tur nedēļu nodzīvoju, un pēc tam es izvācos no tā ārkārtīgi graznās viesnīcas. Tur executīvs jūt un milzīgs balkons un viss šausmīgi forši. Un es pārcēlos uz vietu, kas bija $9 par nakti vai $19 par nakti. Un es dzīvoju istabā kopā ar citiem startupiem, kaut kādiem 8 vai 9 cilvēkiem. Bija 2-stāvīgas gultas un es dzīvoju nedēļu tur. Un tad pagāja tās 2 nedēļas, ko es tur biju padzīvojis vienu nedēļu vienā tādā ļoti lielā greznībā. Un sapratu, ka pirmkārt tajā otrajā pusē, kur es samaksāju kaut kādus varbūt $100 par nedēļu, es sajūtos daudz labāk, un no komforta es nejūtu nekādu atšķirību. Un tad es tā domāju, bet ir cilvēki, kuriem tā tieksme, ka man jādzīvo tādā baigā luxury, lai es justos labi. Un tad es saprotu, ka man patiesībā nav nekāda atšķirība, vai es dzīvoju, teiksim, tādos ārkārtīgi pieticīgos apstākļos, es dzīvoju ārkārtīgi graznos apstākļos, manām sajūtām nav nekādas atšķirības te viņām. Man ir pilnīgi absolūti vienalga, es varu braukt ar limuzīnu, es varu braukt ar velosipēdu, ar iet ar kājām, un es jūtos tieši tāpat. Ļoti ilgi esmu dzīvojis pie draugiem tādā ļoti nelielā istabiņā Irānā, un es gulēju vienkārši uz matrača uz grīdas, kaut kādu mēnesi tur nodzīvoju. Un man liekas, es jūtos tik ļoti laimīgs, ka es nekur īsti citur neesmu jūties. Tas materiālās lietas, viņas nedod neko no brīvības, no sajūtām, no kā. Vienīgais, ko viņas tev var dot, viņas tev varbūt var dot iespēju satikties ar šiem draugiem. Tu vari aizlidot. Tu vari varbūt dažreiz pasteidzināt laiku. Varbūt tā ir labākā lieta, ko materiālās lietas tev var dot. Bija tas čalis, kurš uztaisīja spēli Minecraft. Viņi pārdeva Microsoftam miljardu vai pat cik, un viņš beigās nopirka privātu salu,
kaut kādu villu. Un viņš teica, ka viņš nekad mūžā nav tik nelaimīgs un vientuļš jūties. Un viņš uzrakstīja ļoti emocionālu blogu par šo tēmu, ka viņš saka, tēt, man tā kā ir viss, ko es varu teorētiski vēlēties, bet man nav ko to darīt. Un tad viņš gribēja rīkot balīti, bet neviens viņu neatnāca. Nu, es nezinu.